Šobrīd atrodos pie, manuprāt, lielākā dārzeņu veidojuma mākslas darba, kas ir speciāli gatavots Rimi Ražas svētkiem, un tā autora arī man ir līdzās. Sveiki! 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 Un pastāstiet, kā tad radās un kā tad izveidojāt šo, vai tur bija kādi tādi paraugi, vai, kādas, priekšrocības, kurš dārziņus vairāk izmanto? Dārziņus izmantojam tos, kuri bija, bet mums patika kabaģi, ķirbīgi, kāpos ļoti patika, ļoti labi turējās pie metāla. Bet kā viss tas veidojums tāpat, kas ir pašā pamatā un kur dārziņi vislabāk turās pie tā? Jā, visi latviešu dārziņi labi turās, un tas viss turās pie metāla karkas, ko mēs vakar visu dienu taisījām šeit pat uz vietas. Kurš ir tas idejas autors šim veidojumam? Es tā kā, jā, bija tāpat vairākas skices, un tad pēc vienu izvēlējāmies, kas likās tādu visreālākā un visinteresantākā pašiem. Kur smēlies idejas un tā kā, kā visu to salikt kopā, lai varbūt neviens dārzens nav apbežots? Droši vien, pēc Latvijas laukiem un pēc rudens un no dabas idejas. Šie ir tavi palīgi, jā, un kā bija palīdzēt? Bija labi. Nebija grūti neapēst viņus, bet, tiešām karināt klāt. Kabačs man ļoti negaršo, tāpēc tas nebija grūti. Tu kabināji kabačus, ko tu karināji? Es karināju visu kaut ko un arī gurķus, un man garšoja gurķus. Es daudz viņus apēdu šeit. Vai ir nosaukums kāds īpašs šai skulptūrai? Jā, mēs tagad pat kā izdomājam, Jumis ir nosaukums. Jumis? Jā. Jo skaidrums bija, Jānis skaidroja, ka tie ir dārziņi, kas ir jocīgi sauguši kopā. Dubultā. Kad bieži vien redz, kad ir kaut kādi... Burkāni, tad tas ir tā kā jumis, un tas tā kā, kad ir laba raža, ka viņš tāds ražas dievs, tā kā, tad tas arī varētu būt. Liels jums paldies! Cerēsim, ka ilgi turēsies. Ja kāds skatītājs vēlas šo apskatīt, steidzieties. Ja ilgi jau neturēsies viņi tik labi kā šobrīd. Brauciet šurp uz kinopilsētiņu Sinavila, kur varat apskatīt gan šo te skulptūru brīnišķīgo. Un, protams, varat vēl varbūt paspēt arī baudīt, protams, rudens gardumus pie sevis mājās. Šeit kinopilsētiņā Sinavila norit Rimi Ražas svētku un esam baudījuši gardu zupu. Esam redzējuši, kā top un kā tiek gatavot dažādi marinējumi un brūvējumi. Esam baudījuši Latvijā gatavotu un darinātu īpašu mājas vīnu. Daudz un dažādu bagātīgu ražu esam baudījuši šeit Rimi Ražas svētkos. Tā kā, lai jums ir izdevusies šis vakars un, protams, arī viss atlikušais rudens. Tiekamies LNT!